Nolēmu ierakstīt vienu tādu viedokli vai jautājumu. Nezinu, kas viņi redzēs, un vispār tas nav svarīgi. Vārds sakot, ierakstīšu. Tēma mums ir par elektroskūteriem. Ja? No šodien ir 1. jūlijas. Papildus šitam numuriņam mums vajag arī ko? Mums vajag arī octa polisīti. Jā. Jūs nemaldījāties, varbūt kāds nezina, bet octa polisīti vajag. Protams, man viņi ir, un tur maksā, protams, viņi nedaudz, tur, nezinu, €1,5 mēnesī, vismaz pagaidām. Bet sāc nav par to, sāc patiesībā ir par tādu tiesiskumu, mazliet tādu tiesiskumu principu tādu, bišķi nevar saprast. Piemēram, octi ir domāti, ja es ar viņu nodara kaitējumu kaut kādai, tur, nezinu, cilvēkam uzbrauc tantai vai automašīnai, tur brabusam kaut kādam, kas tur līzingā iegādāts kaut kādām Šeišelu salām vai, krājas visu dzīvi. Labi, ok, nav stāsts. Tas ir viss pareizi, tā tas arī jābūt ir. Sabojāja īpašumu, viss ok. Bet man ir citas storijas. Ko ar velosipēdu nevar to izdarīt? Cik daudz negadījumu ar velosipēdiem ir, Cik tiesiski ir, salīdzinājumā darīt tā, ka, klausies, ar opeļiem reāli brauc prātīgi cilvēki. Viņiem nevajag oktu. Bet ar bembiem, tie psiho brauc un tā tālāk. Viņiem vajag oktu. Kā tev patīk? Tu gribētu tā? Ja? Protams, tad viss braukt ar opeļiem, normāli cilvēki. Bet skaties, sanāk kā, un tajā ekspertu skaidrojumā raksta, lasīju bija, bet saprotiet, velosipēds tiek ar muskuļiem piedzīts un tā tālāk. Bet kāda starpība, kā piedzen to vērķi, ar kuru tu uzskrien cilvēkam vai mašīnai? Ar tvaiku, ar elektrību, ar muskuļiem, vai es nezinu, ar kaibiņu jankas, elpu, Tam nav nekādas nozīmes, jo notiek sadursme un ir sekas. Kur ir tiesiskums? Tā, ar velosipēdu es uzskriešu brabusam, tas viss ir normāli. Nē, viss ir labi. Ar elektroskūteru, mūs kas sadz kaitējumu. Kurš seks to, ka velosipēdists uzskrien kādam? Būsim reāli, tādu gadījumu ir daudz. Pareizi. Ir tā? Ir. Var. Un eksperti CSDD viedoklīts, ka tur, ziniet, ar muskuļu spēku. Kāda tam nozīme? Es cirvi arī vicinu ar muskuļu spēku, ne? Kā tas tā ir? Un velosipēds ir ceļa satiksmes, tur vērķis kaut kāds, Ar to piedalās ceļa satiksmē. Lūk, tad mans questions ir, come on! Tālāk. Tagad skūterim jābūt numuram, tur obligāti. Velosipēdam nav obligāti jābūt reģistrētam. Tas ir tā, tur zādzību gadījumos tā tālāk. Tad te tas quests ir tāds diezgan vienpusējs, tāds ierēdnieciski pastulps, attiecīgi lobēts laikam kaut kādā veidā. Es jau nesaku, ka elektroskūteris, starp citu, statistika, official statistika liecina, ka tā, kas mums ir 25. 24. gadā bija 300 negadījumu ar elektroskūteriem, pirms tam gadu bija 400. Šis tiek ieviests uz krītošu statistiku ar negadījumiem. Come on, mums viss uzlabojās, davai uzliksim viņiem kaut ko, Kā tas strādā ierēģiņu galvās? Man tāds quests ir, kā jūs to, problēma nav, davai izdomāsim, ka tā varētu būt problēma, uztaisīsim risinājumu. Vecīt, nav problēmas. To jest viņi ir, bet viņi samazinās, viss notiek labāk. Es nesaku, ka nevajag, bet kur ir tāda līdztiesība? Es piedāvāju bembistiem 3-kāršot, aupeļu vadītājiem nevajag vispār. Kā jums patīk? Forši? Šitiem tāpat ir. Man katru dienu, kad es braucu uz darbu, ar elektroskūteri, uz 25 km/h, viņš neiet vairāk. Velosipēds 35 tur ir kā minimums. Tak tanti izies un kurš seks zaudējums, viņš piecelsies aizbrauks. Un starp citu arī, tauts jau un tā reģistrācija ir tāds. Tagad iedomājies situāciju. Es piļīju, esmu dalbajops, uzmočīju virsū tur tantai. Es pieceļos, uzkāpju, aizbraucu. Tanta ir šokā, ne viņa redzēja numuru, neko. Kameras ar uz ielām visur nav. Kas seks? Kā būs? Tas nerisina neko. Tā lielākā zapti jau ir tāda, ka gājēji slāja, kur pagadās,
un maina virzienus, nepaskatās, un tas skūteris tur lido arī, tur tāds pa pusē kaut ko saprot, un tā tālāk. Jau dažādi ir, ja? Nevajag tur skūteristi, viss nav kretīni, un zina, autovadītāji, motociklisti, tie vispār ir tos aizliegt vajadzētu. Kā viņi brauc, ja? Nu, tur 200 piļī pa ganībēm, vai ne? Nu, come on, jau. Tā kā, nu, tāds mans tur šitais te, karoči bišķi pārkars galvu, izdomāja kaut ko ierakstīt. Все, давай, čau, braucam ar skūteriem. Jā, globāla lieta. Klimatneitrālā apsolījums mūsu politiķi sola, ka klimatneitrāls būs. No, kā tad tu būsi ar dīzeļmašīnām? Jo elektriskajiem un tādiem tu krāmē visādas aizliegumus. Come on. Dubultām